Ponce Cobra ir 8 riteņu harvesters, kas ir ideāls Latvijas mežiem, jo harvesters nesen ir parādījies Ponces klāstā un iekarojis savu vietu tirgu ar ievērojumu pārdotu mašīnu skaitu. Meža mašīna ir atzīta visā pasaulē. Tā ir aprīkota ar Mercedes-Benz 6 cilindru turbopūtes dīzeļmotoru, kas spēj attīstīt 210 kW jaudu un 1200 Nm griezes momentu. Pateicoties mašīnas tehniskajiem risinājumiem, tā spēs aizsniegties pat 11 metru attālumā, saglabājot labu stabilitāti, kā arī pie noteiktām koku dimensijām būs ievērojamāki ekonomisks degvielas patēriņš savā klasē. Harvesteru var aprīkot ar C44 plus 11 metru manipulatoru un H5 vai H6 galvu, kas veicinās labāku sniedzamību krājas kopšanas cirtēs, kā arī 10 metru un H7 galvu, ja nepieciešams izstrādāt lielāku dimensiju kokus. Cobra ir 195 kN vilces spēks, kas ir labāks kā Beaveram un Foxam, kā arī mazāk būs nepieciešams uzpildīties, jo harvesters ir aprīkots ar 380 litru degvielas uzpildes tverti. Tehnika ir laba, produktīva, atbilst visām mūsdienu prasībām. Un līdz ar to tas parks mums ir pamazām ar Ponces tehniku papildinājies. Uz šobrīd mums jau ir 3 Ponces harvesteri un 2 pievedēji. Tehnika ir parādījusi sevi labi gan kopšanas cirtē, gan arī galvenajā cirtējām. Pateicoties Ponce oskulāciju bremzei un 26,5 colu riteņiem, Ponce ir gatava strādāt nelīdzenos reliefos un pat visdziļākajos Latvijas purvos. Ponce Cobra galvenais trumpis ir tā hidrauliskā sistēma. Tā ir aprīkota tikai ar vienu 210 kubikcentimetru darba sūkni, kas veicina veiktspēju un samazina eksploatācijas izmaksas. Mūsu uzņēmumā šī tehnika ir jau 4-5 mēnešus. Mēs viņu esam aprīkojuši, lai mēs varētu veikt gan kailcirtes, gan kopšanas cirtes. Izvēlējamies tieši šo tehniku, jo viņa ir skaitās kā vidējās klases tehnika. Ir ļoti stabila tehnika ar 6. galvu, kad arī ir ļoti parocīgi veikt arī kopšanas cirtes, ka neapskādē, pieņemsim, kokus blakus esošos un pagaidām kopšanas cirtes esam veikuši un klienti vispār ļoti apmierināti ir ar to mūsu darbu. Mums ir 2 operatori, viens bija strādājis uz Ponce Ergo un tagad pārgāju šo tehniku un ir ļoti apmierināti un neko nesūdzās. Un traktoram ir 700 stundas un pagaidām nekas traktoram vispār nav nesaplījis, neatgadījies nekas. Tā kā pagaidām viss ir ļoti labi un mēs strādājam un nekāds ieguldījums neprasa šī tehnika. Mūsdienīgā harvestera kabīne piedāvā labu darba vidi profesionāļiem, kas novērtē drošību, komfortu un arī, protams, ergonomitāti. Modernās vadības darba sviras ļauj operatoram saglabāt darba spējas arī pēc ilgi nostrādātām darba stundām. Mežstrādes informācijas sistēma ir izstrādāta ilgus gadus kopā ar operatoriem. Tāpat ražotājs arī saprot to, ka operatoram ir ilgu laiku piespiesta darba pauze. Tāpēc kabīnē ir ievietots izstiepšanās stienis, kur operators maiņas laikā var izstaipīties un turpināt savu darbu. Pagaidām ar traktoru esmu ļoti apmierināts, ļoti patīk ergonomika, var strādāt garas stundas un nenogurt. Jaunā Opti 5G sistēma arī patīk, ļoti viegli orientēties gar sistēmu, regulēt traktoru un kalibrācijas veikt. Pateicoties Ponces plašai kabīnei, plašajiem logiem un šaurajām statnēm, redzamība ir nodrošināta visos virzienos. Ponce Active Crane tā ir tāda sistēma, kas pie noteiktiem traktora hidromanipulatora leņķiem dos ārā teleskopisko pagarinājumu, lai operatoram nav jādomā tik daudz par savām kustībām, bet vairāk viņš var domāt par sortimentu, kas atrodas mežā un kā precīzāk un labāk sagatavot to sortimentu. Kā arī Active Crane ļoti viegli atvieglina darbu, daudz ātrāk un efektīvāk var strādāt. Pasaulē ir tādi 3 vadošie mežstrādes uzņēmumi, ja? Viens no tiem ir Ponce. Un kas mums patika, kad arī Latvijā Ponce domā par saviem klientiem, līdz ar to viņi ļoti daudz investē un attīsta savu servisu pēcpārdošanas apkalpošanu. Un tas ir tas, kas arī mūs uzrunāja kā
mežu tehnikas lietotājus. Nākamgad plānojam arī iegādāties arī Ponce forwarderi, pievedē traktoru. Vēl nevaram izlemt tieši kuru, bet es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti izvēlēsimies Ponci. Esam apmierināti ar tehniku, ar servisu, ar pašu gintu. Jā. Var tikt pie remontiem klāt uzreiz. Rezerves daļām nav bijušas nekādas problēmas ar Baltika Agro servisu. Tā kā es domāju, ka pilnīgi noteikti, kad izvēlēsimies arī turpmāk nākamās tehnikas Ponce. Jā.